Mēs esam Latvijas Kultūras akadēmijas jauktais koris Sola. Mūsu vidū ir ap 50 dziedātāji. Mēs esam gan studenti no Latvijas Kultūras akadēmijas, gan no citām augstskolām, universitātēm un skolām. Ne tikai Rīgas, bet visas Latvijas. Un, protams, ka mūsu vidū dzied arī mūsu draugi un paziņas, kas jau labu laiku atpakaļ ir beiguši savas studijas un absolvējuši kādu no augstākajām mācību iestādēm. Korī šī, manuprāt, man ir 8. sezona. Korim pavisam ir 13 gadi tūliņās, pat mēs noslēdzam savu 13. sezonu. Un tātad lielāko daļu no šī kora laika es esmu bijis kopā ar viņiem. Sasniegumi ir daudz, un es pat nezinu, vai tās lielākās un tās lepnākās lietas, vismaz priekš manis paša, ir tās varbūt skaļākās uzvaras vai skaļākie panākumi, kas ir piedzīvot šeit pat Latvijā, vai varbūt arī dažos, īstenībā ne dažos, bet diezgan daudzos ārvalstu konkursos. Priekš manis ļoti nozīmīgas un svarīgas ir tās mazās veiksmes un tie brīnumi mirkļi, kas tiek piedzīvot dažreiz nevis kādā konkursa vai koncerta atmosfērā, bet tieši mēģinājumu laikos. Un mēģinājumu laikā tu visvairāk vari saprast un mēģināt mīcīt un skatīties, kā tie dziedātāji viņu balsis tev atsaucas vai neatsaucas. Un tajos brīžos patiešām ir pieredzēt ļoti daudz ārkārtīgi tādi neaprakstām un ļoti jauki mirkļi, vismaz priekš manis kā priekš diriģenta. Laiku pa laikam kāds no koristiem teica, Ilze, ir labie darbi. Es biju dzirdējusi arī, un ik pa laikam kāds draugos atsūtīja, lai par viņiem nobalso, bet tāds, kad bija kritiskais brīdis pienācis un bija nepieciešama papildus līdzekļi mūsu tērpiem, es izlasīju, kas tur ir jādara, un iesniedzu projektu. Bet tas ceļš nemaz nebija rozēm kaisīts, jo pirmajā kārtā mēs tā kā tikām atmesti atpakaļ. Un tad nākamajā mēnesī es sniedzu atkal, un šajā reizē viss bija kārtībā. Un, jā, tā es uzzināju par labajiem darbiem. Bija tā, ka pagājušā gada decembrī, novembrī, oktobrī apmēram, nolēmām korim šūdināt jaunus tērpus. Uztaisījām skices. Un sanāca tā, ka kostīms sastāv no meitenēm no 3 daļām un puišiem no pusotras, teiksim tā. Un pirmo daļu naudiņu mums bija, tad mēs uzšuvām svārkus un nopirkām audumu, un tad mums bija nepieciešams, tā teikt, otrās kārtas nauda žakas šūšanai, vešu šūšanai un tauriņu iegādēji, ko tad mēs arī veiksmīgi paveicām. Vēl mums ir palikuši topi, bet to tad mēs vēl savādāk. Tad, kad mēs sapratām, ka mēs esam tikuši uz nākamā mēneša balsošanu, bija vēl iepriekšējais mēnesis, un mēs pavērojām, kas notiek balsošanā. Un tas bija janvāra mēnesis, janvārs, februārs. Februārī varēja par mums balsot, mēs paskatījāmies, kas notiek janvārī. Un janvārī uzvarētājs bija savāc 7000 balsu, un mums šķita, ka tas ir ļoti daudz, un tur bija liels atrāviens. Tad, kad mēs 1. februārī sapratām, kādi mums ir konkurenti, un ka mēs katrs pats vēlējāmies nobalsot par vismaz 2 citiem projektiem, tad no sākuma tajā pirmā dienā ļoti veiksmīgi. Mēs apzinājām visus savus klasiskos fanus, nobalsoja un super bijām līderi. Bet, protams, ar katru dienu arvien tālāk bija sarežģītāk un jau nevarēja saprast, ko lai vēl piespiežu nobalsot un kam lai vēl palūdz palīdzību. Un vienmēr sakot, ņēmāmies kā traki. 28. februārs bija trilleris, tiešām trilleris, starp pulksteni 9 un 11. Manuprāt, es nevaru pateikt, cik precīzi, bet lielākā daļa kora sēdēja pie datoriem, un man mīļākā poga bija F5. Visu laiku atjaunoja informāciju, ķēra jebkuru cilvēku, kas bija vai nu draugos vai Facebookā. Mēs prasījām 1950 latu, to naudiņu arī saņēmām, un par šo naudiņu mēs uzšuvām 31 žaketi, šādu kāda man ir mugurā. Uzšuvām 21 vesti, kādu jūs redzēsiet puišiem, kāda bija diriģentam, un nopirkām viņiem arī visiem vienādus melnus tauriņus. Darbs ir ļoti ērts, ļoti
silts, jo mums bieži ir jādzied baznīcās. Karstajā laikā tagad varbūt būs mazliet grūtāk, bet principā tērps ir ērti transformējams. Viņš gan derēs man, gan, ja arī, piemēram, es vairs nedziedāšu, tad kādai citai meitenei varēs ērti pārtaisīt. Tie svārki ir apliekami. Viņus var transformēt gan šādā veidā, kā viņi ir šādi, viņus var likt otrādi, un tad viņi ir melni. Un arī žakete ir ērta tādā ziņā, ka arī viņai ir dažādas pozīcijas, kā viņu var uzvilkt. Var vilkt šādi, var likt riņķī pieguļoši. Un ja salīdzina, kāda mums bija iepriekšējā tērpa, viņi bija vienkārši zaļi, lāna auduma, un baznīcā mums meitenēm bija bieži vien ļoti augsti. Un vajadzēja domāt, kur meklēt kaut kādas žaketes papildus. Tagad mēs esam visas vienādas un skaistas. Mums ir jauna tērpa, es par to esmu ļoti priecīgs. Mēs viņus dabūjām pateicoties labo darba atbalstam. Iepriekš puikas dziedāja katrs savā uzvalkā, un tie melnie toņi katram atšķīrās. Dažam bija ar strīpiņām, dažam bija rūtaini un tā tālāk. Nebija vienota tērpa. Tagad mēs esam beidzot vienoti.